Kāda tehnika tev vislabāk strādāt? Un to vietu ir tik maz. Viņa vispār vairāk nereaģē. Ja viņš ir pēšana, viņš uzbruks uzreiz. No retiem gadījumiem kaut ko izdodas arī noķert. Nav gaismas, nav zanda. Barabum, barabā! Sveiki, draugi! Esam Jaunmoku ielā 26 GPS Pro veikalā, un šī te ķeram lielo epizode ir sadarbībā tieši ar GPS Pro. Labrīt, Tomiņ! Labrīt! Esam agrā rīta stundā, kā jau capmaņiem pieklājās, lai gan es tāds svētdienas capmanis, bet vakardien montēju vienu foršu epizodi, kur Arvis Sančevskis, lielā loma redaktors, bija devies uz Peipusu. Un viņš tā izgudrītēm sakapāja motilīti, iebēra āliņģīti un teica, rīt no rīta atradīsim šo āliņģīti. Tad, lūk, gribēju Tomu vaicāt, pie jums visādas gadžetus var nopirkt, tajā skaitā ar navigāciju saistītus gadžetus. Bet kā to āliņģīti? Labi, es saprotu, mazais dīķītis pie mājas, tur ir viens āliņģītis, nav variantu. Peipus, tā, līdz krastam 10 km, līdz otram vispār tur vēl tikpat. Jautājums. Kāda ierīcīte palīdzētu man to āliņģīti atrast, fiksēt vietu un pēc tam atrast nākamā rītā? Jau turistu navigācijas, kurās mēs varam atzīmēt punktus, pie kuriem mēs esam iebarojuši, tad atgriežoties uz krastu, pēc tam nākamā dienā uzliekot to pašu punktu, mums pēc kompasa parādīs, kur mēs esam bijuši, kur mēs esam atzīmējuši šo punktu. Respektīvi, tā precizitāte šīm ierīcēm ir tik liela, ka to punktu, plus-mīnus varēs atrast. Jā. Un tad jau pēc sniega valnīšiem uz ledus, tad jau precīzi, kurš tas āliņģītis ir jūsējis. Jā, bet skatos, šeit ir arī dīperīši, ko var izmantot gan Peipusā, gan ūdens tilpēs Latvijā. Iemērc āliņģīti un paskaties, kas tur apakšā notiek. Kas ir apakšā, kāds dziļums ir. Vai tur zils ir vai nav, vai vispār ir jēga to kapāto motili bērt tur iekšā. Šīs foršās bumbiņas, tās nav bombenes jaunā gadā vai vēl kaut ko, tās ir tādas labas lietas. Ir arī no Lowrance, kas ir speciāli ziemas makšķerēšanai izdomāts komplektiņš, kur nāk pie komplektā ekrāns, ziemas sonārs, aķīts līdzi komplektā mazā somiņā, to var paņemt ar līdzi. Katrā gadījumā jauki var ne tikai izvēlēties dīperus, bet arī no Lowrance. Esat pieraduši pie šī produkta, piemēram, laivā vasarā, tad pieļauju, ka darbības ar šo mazo ziemai domāto ir ļoti, ļoti līdzīgas. Jā. Šeit ir ne tikai Garmin mazās navigācijas, arī tādas lielākas. Galvenais ir GoPro kameras. Jā, ļoti interesanti. Galvu uz leju, galvu augšā un kadrs tik lēkā un 30 000 skatījumu jūsu sociālo tīklo kontā ir garantēti. Un kā tur tas asarītis nāk no tā caurumiņa ārā, no āliņģīša. Kas Tomiņ no GoPro kamerām? Viss, kas šeit ir, sākot no 9. vecās iekārtas, kas jau būs vecā, 10, 12. Augstumā, kuri labāk strādās, vecie vai jaunie? Jaunie. Viņiem ir baterija, jau enduro, kas ir vairāk izdomāts, kas ir augstumiem vairāk paredzēts. Respektīvi, ja paredzēts ir braukt uz to pašu Peipusu, tur tāds vēsāks, tad pērciet jauno, taču pietiks visai capes dienai. Rezerves baterija tāpat būs līdzi vajadzīga. Nopietni? Jā. Labi, tad rezerves baterijas ar pie jums ir? Protams. Tomiņš saka, viņiem viss ir jaunākas kameras, vecākas kameras un arī baterijas tām kamerām viņam ir. Jā, katrā gadījumā, ja jums vajadzīgs kaut kas foršs copei un ne tikai copei, brauciet uz šejienu, uz Rīgu, uz Jaunmoku ielu 26, uz GPS Pro veikalu. Tomiņš un citi viņa kolēģi jums palīdzēs izvēlēties gadžetu jūsu vajadzībām un jūsu maciņiem. Čau visiem! Ķeram lielo, otrā sezona pilnā sparā. Turpinam iesākto, kā arī to bijām solījuši. Jau 29. epizode. Ārā joprojām ziema, barga ziema. Un mēs jau te iepriekš bijām plānojuši ar Madaru Milleru uzpļāpāt, bet
ir kā ir, bet Madara es esmu beidzot dabūjis uz šejieni. Labs nāk gaidīšana. Labs nāk ar gaidīšanu, un kas tur vēl bija par šito pašu. Bet jā, nu, copi neviens, protams, nav atcēlis. Copējam, Madaras copē daudz. Vairāk nekā vairums. Vairāk nekā vairums, tas ir viennozīmīgi, un arī attiecīgi arī ķer, protams, daudz. Un viņš ir izkodis, es domāju, diezgan pamatīgi gan Zandartus, gan Big Baitu, gan arī Laši Taimiņi. Viņam tur pilns Facebooks ar visu kaut ko ir. Un tāpēc bija tā doma, ka mēs ar Madaru varētu uzpļāpāt Par copu kā tādu. Par copu kā tādu. Pamēģināsim no viņa. Man mērķis ir no katra, ar ko es tur runāju, izvilkt kaut ko arī priekš sevis ārā. Nu, paskatīsimies, kas man sanāk šodien. Bet jā, nu, parunāsimies droši vien gan par pagājušo sezonu, tieši par Zandartu copi, pieskarsimies lielākiem, mazākiem mānekļiem. Nu, un tad tagad aktuālais, kas ir, kur visi skrien tā kā ķerti, ir Lasis Taimiņš. Mēs jau iepriekš ar Uģi Circeni, kad runājām, mēs jau ielikām pamatus šitam visam. Bet, nu, bija interesants ar citu, jā. Tie, kas nav redzējuši, iesaku nostīties interviju ar Uģi. Jā, jo tas ir, Uģis ir zinošs šitajā visā. Mums tur vairāk gan sanāca teorija, tad ar tevi pamēģināsim vairāk par praksi parunāt. Bet... Kā var par praksi parunāt? Var parunāt tikai par teoriju. Prakse jau ir, tas jāfilmē ārā pie ūdens. Nē, nu tas arī jā, protams, bet kaut ko mēs te paskatīsimies. Paskatīsimies, kas mums sanāks. Klau, nu pagājušais gads, droši vien paskatāmies pa Zandartiem. Tev, ķertu viņus visu, principā, laivošanas sezonu. Nu, no 1. jūnija, protams, kad beidzās liegums. Es viņus arī sāku jau medīt ar maiju, pirmo. Likums jau neaizliedz, aizliedz tikai paturēt. Jā. Bet citādi, jā, es cenšos kaut kādā jūnijā viņiem tā intensīvāk pieslēgties, jo tad attiecīgi Big Baitas vairs nav tik ražīgs. Nu, es nebraucu līdekās, respektīvi. Es līdekās braucu daudz mazāk un pieslēdzos pamatā līdz Zandartiem. Labi, kā tev, teiksim, vasarā pēc ieskatiem, kas ir tas, kas, kāda tehnika tev vislabāk strādā? Tas ir drops, wobbleris, džigs? Par džigu. Es pateikšu uzreiz, es pagājušajā gadā džigoju tikai 2 reizes. Zandart. Tas ir vai nu wobbleris, vai tā latviski pareizi vienmērīgā tīšana, ja braunamēr, kas strādā vasarā vislabāk. Jā, bet un uz wobbleri, ja? Jā, wobbleris. Wobbleri var animēt visādi. Var lēni vienmērīgi tīt, var austīt. Zandartam tomēr patīk viss, kas peld lēni un vienmērīgi. Un, piemēram, labi, tev nav laivu tehnoloģijas, tu copē bez viņām, es saprotu. Jā, man ir eholots parastais. Eholots parastais, bet jā, un šitā tā rauna merka, kas ir iegājusies tautas valodā. Es nezinu, man personīgi ir tā, ka man ir šausmīgi grūti iedomāties, kad, principā apakšā ir, 8-10 metri, piemēram, un es tagad uzlieku tur kaut kādus, nezinu, vai to pašu wobbleri vai kaut ko, un vienkārši stāvu mētāju, velku, neredzot, kas tur ir, kā tur ir, vai tur ir tas Zandarts augšā, vai viņš ir lejā. Es zinu, ka man garāžu kooperatīvā ir daudz opīšu, kuri tiešām, viņi velcē. Un viņi attiecīgi to dara gan ar downriggeriem, liekot tur dziļumā, bet viņi vasarā īpaši velcē ar sekliem wobbleriem pa tiem pašiem 8-10 metriem un veiksmīgi ķer Zandartus. Jā, zinu, kā ar tiem Zandartiem pa tiem 8, 9, 10, 12 metriem. Pirmkārt, tas ir stereotips, ka tas Zandarts vasarā dzīvo tajā lielajā dziļumā. Dzīvot viņš dzīvo, bet ēst viņš ēd tomēr ūdens virsējos slāņos, vai viņš paliek kaut kur pilnīgā seklumā. Es 8-10 metros vasarā ķeru, 5-6 reizes. Jā. Piemēram, labs piemērs ir Rīgas centrs, kaut kāds tilti mūsu slavenē. Jā. Tur apakšā kā reize kaut kādi 7-8 metri. Un ļoti, ļoti karstās dienās, vakaros viņš paceļās ūdens virsējos slāņos. To eholotā ļoti labi redz, ka tur ir zivis. Un tad es arī ķeru tādā dziļumā. Visā pārējā laikā es viņu pamatā ganu, maksimālais dziļums 4,5 metri. Krasta kants kaut kāds. Nē, tas nav obligāti krasta kants. Tas var būt, kā lai pasaka, kā latviski pareizi. Respektīvi kaut kāds liels plāto. Jā, tā ir latviski pareizi. Plāto, 4-metrīgi, 5-metrīgi plāto. Un kuriem blakus ir ļoti lieli dziļumi. Un es ķeru to Zandartu, kas jau pats ir iznācis augšā seklumā ēst.
Bet tas ir, tie ir vakari, nakts, rīti? Vakari vai naktis. Nu, vislabāk ir vakari līdz saules rietam. Okay. Nu, tieši vasarā. Ja mēs runājam tagad tikai par vasaras zandatu, tad līdz saules rietam ir pats pļaujas laiks. To var arī darīt pa dienu, bet tas ir ļoti grūti. Es esmu procesā uz to, man ir pirmie rezultāti, bet tas ir vēl grūtāk, jo zandats pa dienu nāk ārā ļoti maz seklumos un ļoti specifiskās vietās. Un to vietu ir tik maz, ka tas ir, man tas ir tāds, visi procesā. Bet var noķert arī pa dienu ļoti seklās vietās, arī tas pats metrs, uz otras 2. Un tu pieminēji wobblers, kas tie ir par tādiem, nezinu, varbūt kaut kādus modeļus var pateikt. Es zinu, ka daudziem patīk tie paši Timons. Tas ir tāds, ko es jebkuram varētu parekomendēt, kas ir ļoti universāls. Viņam ir 3 dziļuma pakāpes. Ir mums peldošais Timons, grimstošais, un tad ir vēl tas deep runners, kas ir 2,2. Bet jebkuri no tiem wobbleriem var iedzīt, teiksim, peldošais pēc papīriem ir 1,5. Bet viņi var iedzīt līdz 2,5 metriem, izmantojot kaut kādu 0,8 auklu. Ja uzliek vēl tievāku auklu, viņi var iedzīt vēl dziļāk. Neplēš viņus tev pušu? Ko tad auklis? Jā. Nē. Zandats jau nav lass. Nē, bet domāju, tieši tas piecirtiens. Man kaut kā patīk, kad cirst, tad es ceru tā. Nē, cirst man arī patīk, bet es ar šito, laikam, aizpagājuši gadu es saskāros, kad es sāku dropot ar rudenī ar ļoti plānām auklām. Man piecirtienā pāris reizes plīsa mēzgli. Un tad tāds maziņš, kā saka, atklājums, tik pagriez vaļā bremzi, vai piecirtienā bremzi nošancē. Un viss. Bet tajā brīdī, daudziem es zinu, ka patīk vispār bremzi aizvērst ciet, līdz maksimumam, un tad pagriež vaļā tikai tad, kad jūt, kad ir tāda, Lielas, ir, kad normāls zivs ir. Es uzskatu, tas tāds stereotips iegājies, ka tai bremzē tur jābūt tām, jo tu ciet man vienmēr arī rudenī, visu cauri gadu zandatu bremzīt, tāpat kā uz lāses ir, viņi piecirtienā liek pa sev manīt, ka viņi tur ir. Okay. Atkarībā no auklas resnuma, viņi tiek piegriezti vairāk vai mazāk. Vienīgais, kur man ir pilnībā aizgriezt, tas ir Big Baitam. Jā, ok. Bet labi, tad sanāk, tu ķer zandartu, tad, kad tev patīk, tad tas attiecīgi, tā, ka viņš ēd, tas ir tas vēlais vakars, nakts. Bet pa dienu, ko darīt vasarā? Pa dienu meklēt ļoti liels seklums. Viņš var nākt ārā kaut kur, pieņemsim, ir uz Rīgu skatās, Rīgas ūdeņus, jā. Rīgā Daugavā, piemēram, viņš var nākt ārā uz kaut kādām pumpām. Jā. Visādām, lielākām, mazākām, bet viņš nāks tik un tā ārā uz seklumiem, tur būs barības zivs. Viņš var būt arī tā, kad ir pieredze, ka viņš iznāk, visriņķī 12 metri, viņš iznāk uz kaut kādu pumpu, ka maksimālais augstums ir 7-8 metri. Jā. Dziļums, respektīvi. Viņš ir uz tādām pumpām var izlīst. Un tad tur, protams, var arī to pašu vienmērīgo tīšanu. Wobbleris droši vien jau ka vairāk nē, tad vēl kas mums ir dropshots, džiks, ratlini. Jā. Bet vasarā pa dienu ķert zandarts ir ļoti grūti. Tur ir jābūt ļoti lielai praksē, ļoti lielām zināšanām, kur viņi vispār meklēt, ļoti lielai pacietībai, jo viņš iznāks konkrētā laikā, konkrētā vietā. Un ja tu tajā laikā un tajā vietā nebūsi, tad vispār jau dienu viņš vienkārši neiznāks. Jā, bet tas, kas interesanti, principā arī Latvijas čempionāts un citas sacensības parāda to, ka tie, kas ķer ar tām laivu tehnoloģijām, sacensības notiek pa dienu, viņi tur arī sakas kosmiskus tos rezultātus, arī tur, kur tāpat kuģu osta, kuģu būvētava. Bet tas bija kad? Rudenī? Nē, arī vasarā. Vasarā kosmiski rezultāti vienās sacensībās attiecībā uz zandatu nav bijuši. Cik ekipāžu aizvēra zandatas ciet? Nē, zini kā, es atceros kaut vai pagājušā gada Rīgas posms, kas bija Rīgas Hess. Tur Imants Tiltiņš noplosījās vienītī laivā, es neatceros, tagad negribu samalot. Tas jau bija vasaras beigas. Vai tad man liekas, ka tā bija, bet jebkurā gadījumā es zinu, ka vasarā, cik arī es šogad pamēģināju, var to tās zivis dabūt, bet tas ir interesanti, kad viņi tik un tā, arī tas pats jūrnieks, kas ienāk iekšā, viņš dienas vidū var, labi, tad jau sākās arī termoķils, kad ir ritīgākās. Tas jau ir vasaras, tā ir vasaras otra puse, tā ir, kas saka, pilnīgi cita opera. Vasaras sākumā, līdz kaut kādiem, es nezinu, jūlijam,
apmēram pusjūlijam. Tas dienas zandats ir ļoti problemātisks. Pēc tam, kad jau sākās lielie karstumi, kad teiksim, Rīgas ūdeņi papildinās, vispār tā, kad tas zandats jau ir 100% visur iznārstojis, tad viņi pa dienu jau ir daudz vieglāk ķert. Bet līdz tam pusjūlijam, tad es pa dienu vispār izvēlos to zandatni. Tāpēc arī pagājušo gadu es džigoju 2-3 reizes, jo tas paliek ar vien garlaicīgāk un garlaicīgāk. Viņš pa dienu negrib ķerties. Jā, bet mums arī tev laiva stāv aiz salu tilta. Pie dienvidu tilta, jā. Tad tu attiecīgi saproti vairāk arī par to rajonu. Pa Daugavu. Mans mājas ūdens ir Rīgas centra Daugava. Jā. Un kā tev ir vispār novērojami, vismaz pie sevis tur ķīsis un tas jūras gals vairāk, tur tas jūrnieks labi pēc Jāņiem parādās. Un līdz tam, principā, ar to vietējo zivi tur ir baigi bēdīgi. Tur vispār nekā nav. Ir, bet es atkārtošos, ir grūti. Jā. Daugavā, kas sākās no dabīgā Daugava, mums ir apmēram līdz Vanšu tiltam, tāda plus mīnus, kas līdzinās Daugavai. Tālāk jau viss ir mākslīgi rakts. No Vanšu tilta līdz jūrai zandats parādās precīzi 1. jūnijā, kad viņu oficiāli drīkst ķert. Viņš parādās jau ātrāk, bet ķert mēs viņu sākam tur ķert jau no 1. jūnija un ļoti daudz. Tā skaitām. Bet tas ir vakaros. Bet tie ir tumšie, ja? 50. Viņi nāk iekšā jau ļoti ātri, tikai viņi nav tur jūras galā, tā kā ir ierasti. Tie bari parasti daudz mazāki, bet viņi jau ir Jo es novēroju, ka pirmie, kas ienāk, tie ir pirmā tā fūra, kas tur ienāk iekšā, tie ir ritīgi zemēri. Ne ritīgi, bet tādi maziņi. Mazie heki. Un tad pēc viņiem jau sāk sekot arī normālie bariņi. Bet labi. Vienkārši es zinu, kādās vietās ķert tu, kādās meklēs to zandats. Tāpēc es nebrīnos, ka daudziem lomos viņi netrāpās jau ātrāk. Jā. Ja es esmu pievērsies tam nopietnam pasākumam, man daudz kas cits pēc sākās zandata sezona neinteresē. Jā. Tieši sevišķi vakaros vai brīvdienās, kad es tieku, tad es zinu, kur viņi jau meklēt. Pagājušajā gadā bija tieši tāpat, mēs trenējāmies tavām Sarkandaugavas sacensībām, tam pirmajam posmam, kas bija jūnija pats sākums. Jā, 3., 4. kaut kāds bija. Mēs bijām treniņā Vecdaugavā, mēs atradām līdekļu smukus, un tad arī atradām, ka tur izrādās ļoti daudz zandats. Jā, bet man liekas, ka tur nav katru gadu. Es arī esmu jūnija sākumā tur uztrāpījis uz smuku zandatu, bet es nezinu, man tā Vecdaugava vispār priekš manis tāda. Es uzskatu, ka tur vienkārši savācās tie nārstojošie, vai viņi nāk ārā no saklumiem, vai viņi tieši pretēji varbūt ir tikai nārstot. Tāpēc viņu tur ir tik daudz. Jā. Tas tāds, arī tas nav mans gals, tā nav īsti man mērķa auditorija tajā brīdī, bet viņi tur ir. Tāpēc ir vienkārši jāvelk daudz laika visiem šitiem izpētes darbiem un būs. Bet labi, tu ķer ar parasto eholoti. Kādas tev ir sajūtas pret laivu tehnoloģijām? Pozitīvas. Ir interesanti. Ja viņas izmanto kā, man viņi patīk izmantot, cik es esmu bijis ar čaļiem paspēt kopā, kā izziņas to avotu, lai mācītos kaut ko jaunu, baigi forši. Es savu dropshot tehniku aizņēmos, iemācījos pateicoties Panoptiksam. Mēs skatījāmies Panoptiksā, bet ķērām ar dropshot. Un tad mēs izmēģināju tajā brīdī visu šitās raustīšanas, kratīšanas, ko tik vien var, un skatījos vienkārši, kā zandats reaģē. Un tagad tu neko nedari, tu vienkārši lēnvienmērīgi velc, viņš ķerās. Tikko tu sāc ar kaut ko ņemties, raustīties, viņš negribēs ķerties. Ir izņēmumi, kad zandats ir aktīvs, viņš, protams, lec tur virsū bez mazai visam, kas kustās, jo ātrāk arī viņam derēs. Bet tā, ka viņš tāds parastais ikdienas zandats, viņam vajag visu lēni, vienmērīgi. Jā, šitais arī ir tāds, ko es tev gribēju prasīt, jo šis diezgan daudz, kurš dzirdēts, un pašam arī man ir sanācis diezgan bieži, ka tu aizpīpē cigareti, kamēr tev kāds stāv nekustīgi. Dropshotā, piemēram. Jā. Un visbiežākais tā, kamēr viņš jau stāv nekustīgi, bieži vien nekas nenotiek, bet tikko viņi maigi pakustina pēc tās ilgās pauzes, tā uzreiz reakcija. Jo, tu ķer ar līvu, tev ir tas aktīvu tārgets, vai ne?
Tu jau tur nekret viņiem pie deguna to māni. Nē, protams, tur vienmērīgi pārvilc viņiem Nu, pāri. kāpēc tad citās tehnikās vajadzētu kaut ko pēc idejas citu darīt? Nu, jā, loģiski, protams. Iedod pauzīti un, es nezinu, kaut kādu, varbūt vieglu uzrāvienu, lai viņam piesaistītu, uzņemt viņam, teiksim, nezinu, kad ir panoptiksā, tu viņam nolaid lejā pie deguna virs galvas, tu viegli uzrauj, viņš tā kā, lai... Pamoda. Lai viņš paskatītos uz turienu, viņš viņu pamana, un tad tu lēni vienmērīgi velc. Jā, un tad viņš sāk... Es par šito bišķiņu aizdomājos, kad bija čaļi te mums uz vienām ļoti lielām sacensībām kaut kur ārpus Latvijas. Jā. Dienā ķera panoptiks. Un tad bija viņiem tā diena, ka viņiem bija jāķer klasikā. Jā. Un es tā pasmaidīju, ka viņi to dropshot tur visādi purina. Es domāju, tu neesi aizdomājies, ka var kaut ko līdzības ar panoptiks un klasika, kāpēc vienā tu velc vienmērīgi, otrā krati. Jā. Tādas nianses mazās. Bet, zini, kas man, par ko es tā kā aizdomājos, tīri no droši vien psiholoģiski, ir tas, ka ir dropshot gumijas ar klasisko dropa V8. Ļoti daudzi, principā, man liekas, lielākā daļa, kas ir live tehnoloģijām copē, viņi copē ar šīm te gumijām, ir ar stingeriem apāķots. Un arī klasiskajā dropshotā ķerot ir lielākā daļa copē ar šīm te V8, kas ir pēc būtības, lai izšūpojot, var uztaisīt viņam to kaut kādu bišķiņu planējumu iedot. Bet tas, kas man līdz galam nav skaidrs, ir tas, ka es personīgi skatos, lai tā gumija ir mīkstāka. Nezinu, kāpēc, bet man patīk, kad ir tas mīkstums. Tev liekas, ka viņi brīvāk tur spēlē, būs kaut kādas kustības vairāk. Jā. Bet, ja tu viņu vienkārši iemet un vienmērīgi velc, viņi taču vienkārši taisni iet. Tev sviniņš pa grunti, viņš neiet, tā tev nav grunts, kā galds. Nē, jā, bet katrs mazākais, gliemezīts, kociņš, akmentiņš nokustina gumiju. Katra tev visneuzmanīgākā kustība ar roku, cik makšķinieki tādi, kas var noturēt spinningu tā nekustīgi. Tev gumija tur apukšā, iet šitā. Jā. Ar visu to, ka tu vienmērīgi velc. Ir jāiemācās arī, kad tu strādā ar to, vienmērīgo tīšanu, vai tu viņu dari uz wobleriem vai uz dropshot vienalga, kurā tehnikā, ir jāiemācās tas kāds turēt maksimāli nekustīgs. Tu nevari viņu cilāt augšā, lejā, pa labi, pa kreisi. Pašam ir grūti, ka tu, teiksim, ir vējaina diena, tev laivu šitā visu laiku grozi, tu met pa vējam, un tu motoram, teiksim, kreisajā pusē sāc savu. Un bez tam pārliec. Jā, tev laiva griežās, tev traucē, un tev jau notiek kaut kāda nevajadzīga kustība. Un tu galvā saproti, tu nāc līdz zandats liels, viņš paskatījās, tur gumija šitā te, un viņš... Jā, jo, šitais ir tas, kāpēc arī tā live tehnoloģija ir forša, tāpēc, ka tie sekotāji ir nenormāli daudz, un galvenais, ka viņi arī atnāk līdz, principā, metru no laivas, tur patās bez mazliet garākā kā tās senčukas, un viņi varētu arī... Tāpat kā lielās līdekas. Jā. Viņas vispār ir tā, ka viņas atnāk līdz ūdens virspusē, Big Bite, kas strādā, viņas jau pēdējā brīdī tu redz, kā viņai verās vaļā muti, un tev ir viena doma, iemest iekšā vai nē. Un tur parasti tā izcel ārā, nepaņēma tur pat vainīgas tev, vai vēlāk vai nekad. Nē, šitais ar to vienmērīgo tīšanu, tas ir interesanti. Un es arī esmu aizdomājies par to, ka tu spēlē, vienalga, vai tā ir tā pati vienmērīgā tīšana, vai tu tomēr tur kaut ko šūpini vai ko. Tas ir uz zandata. Es uzskatu, ka zandatam jo lēnāk, jo vienmērīgāk, jo, kā saka, bez visas raustīšanas tas ir ok, līdekai nē. Jā. Līdekai vajag noraušanās fāzi. Big Bite var pēc idejas. Tie, kas ķera Big Bite, daudz man piekritīs, kad līdeki ir tāds dzīvnieks, kas arī, ja tu velc lēni vienmērīgi, viņi var ilgi un dikti nākt līdzi un vienkārši skatīties. Arī ķerota laivu ir tieši tāpatām, ka viņi nāk, viņi skatās, viņi nostājās beigās tev zem laivas 45 grādos un skatās uz mānekli, nekas nenotiek. Viņi neuzbruks. Tikko uztais vieglu asu rāvienu. Jā, viņai vajag to... Viņai instinkts kaut kāds ir. Jā. Zandatam viena asa nevajadzīga kustība. Viss, un zandats prom. Jā, un kas arī tā interesanti, man liekas arī, ne tikai ar zandatu, bet arī līdeku ķerot klasikā,
kad, ko laivā var redzēt, ka tu iemet, un ja tev māneklis, tu tā kā velc pāri zivī, ja tev māneklis noies bišķiņa zem zivs, viņa vispār vairāk nereaģē. Bet tas man kaut kā neiet kopā ar līdakām, jo ar līdakām es vispār arī pa tām pašām zālēm cenšos to mānekli vadīt tādu, lai viņš iet tādā tā kā vilnītī. Nezinu, vismaz tajā ziņā man tie rezultāti ir ok. Līdeka un zandats, tie ir pilnīgi divas dažādas zivis. Kā es ķeru līdeks un kā es ķeru zandats, tas ir nevar salīdzināt. Teiksim, daudz, kas man Facebookā sekoja, ir pamanīja pagājušajā gadu gūpiju. Jā. Es zinu, cik tas liela bumbu sacēla tur veikalos izpērk un daudz runā. Gūpīts vispār tas māneklis, kas vispār neiet taisni, viņš iet šitā, ar to twister asti. Ja uzliek to parasto vibro asti, viņam ir kaut kāda tāda kustība. Jā, bet viņam nav vairs tas saidu smukais. Un es varu maziņš noslēpums visiem, kā gūpi ir austīti. To man daudzi prasījuši. 5, 6, 4 vienmērīgi apgriezieni, viens ļoti ātrs vai animācija akārtu. Es izvēlos to vienkārši uztaisīt ļoti ātri apgriezienu. Un tajā brīdī arī tā, ka tas māneklis iet šitā kādu laiku, un tad viņš noraujās. Un 95% ops seko pēc noraušanās fāzes. Jā, šitais arī ir tas, ko es no velcētājiem daudz dzirdu, un arī cik man tur tā velcēšanas pieredze ir. Droši vien tikpat liela, cik man tāda. Jā. Es esmu pamēģinājis velcēt, droši vien pastāstīt, ko tu droši vien apstiprinās, kad viss ops bieži vien notiek, tikko sagriežās laiva, tikko tu piebremzēji, notiek kaut kas tev noraujās tajā woblerī. Tā spēle tajā brīdī seko bieži vien sopa. Jā, un tas tā ir. Un ir arī YouTube daudz redzēts, kad tur kamera ir piemaukta klāt pie mānekļa, ka tur rītīgi ilgi tā līdaka nāk līdzi, pat neuzbaksta. Viņi vienkārši nāk līdzi, un tad komēr līdz redz, ka tur citreiz pat vienkārši aiz zāles aizķerās māneklis. Viņam tā spēle nojūk, un pēc tam viņa uzmelc virsū. Ar zandatam savādāk. Zandats parasti, ja viņš ir uzbrucējs, viņš uzbruks, cik es zinu, cik tas izpētīs, viņš uzbruks uzreiz, tikko viņš viņu pamanīs. Ja viņš ir pēšanu, viņš uzbruks uzreiz. Ja viņš sāk nākt līdzi, tad es uzskatu, tas procents, kas paņems kaut kur pusceļā zem laivas, ir ļoti, ļoti maziņš. Vienalga, vai tu viņu mēģinās tur kaut kā uzraustīt vai kaut ko darīt, ja tu viņu neesi ieinteresējis uz uzbrukšanu uzreiz, tev pēc tam diez vai tas izdosies. Tad varam mest atkārtot, mainīt mānekli, visu kaut ko mainīt, bet ja viņš ņem, viņš parasti tā kā ir bulta, viņš ņem uzreiz. Sekot, viņš var māneklim arī kilometriem. Tie, kas tā kā tu saki, no tām kamerām, jā. Es arī dzirdēju, ka zandats, kilometru 2 var vienkārši tā peldēt pakaļ. Jā, jo man šitas ir tāds, labi, man tā arī ar laivu tehnoloģiju pieredze ir, viena sezona pa lielam, un nekas tur es neesmu tur nekas tur, lai tur varētu dot kādam padomus, bet man liekas, labi, vismaz kaut ko es tur paķēru, un beigās jau man aizgāja tas viss pasākums kaut cik. Bet no tiem zandartiem, kuram es uzmetu virsū, un viņš man atnāk līdz viņš sāk sekot māneklim, es nevienu neizvilku, vispār nevienu. Par to es stāstu. Jā, man reāli tā arī ir, kad varbūt viņš noraustās vai apgriežās, tad varbūt tur ir kaut kāds metrs, ko ja viņš gribēs, viņš uzskries un paņems. Ja tas notiek uzreiz, kāds teikt uzreiz, ir vai nav. Jā. Tam es pilnīgi piekrītu, tāpēc es arī neraustos. Vienkārši es redzēju, kas strādā dropshot, to panoptiksu. Tu velc pāri kaut kādam kokam, tu neredzi, ka pie tā koka saspiedušies zandati. Vai pa kaut kādu kantīti, kur tehnoloģijas vēl nav tik krūtis, ka viņas redz tās zivis, kas saspiedušās tur pie grunts vai uz kāns, tās aklās zonas. Vienkārši velc, lēni vienmērīgi, un tu redzi vienkārši kā bults un apakš nāk uz augšu. Bet es tāpat laikā arī, kad toreiz strādāju par Noptiks, es neredzēju nevienu zandatu, kas man no augšu uz leju uzbruktu. Nevienu. Jā, tas ir. Visi, kas ir uzbrukuši, vai viņi nāk vienkārši no aizmugures, vai kaut kur no sāna pēkšņi parādās, bet visbiežākais vienkārši no apakšu uz augšu. Jā, jo tur es arī pilnīgi piekrītu. Jā. Bet tu pieminēji vakaru un nakti, es nezinu. Labi, tu droši vien esi pieredzis, bet tev nav neomalīgi tajā tumsā tur par to Daugavas dzīties. Es nezinu, tad, kad vēl man bija iepriekšējā laiva ar 5-6 zirgiem,
Nu, tad man kaut kā bija īstenībā vairāk vienalga. Ātrums nav tik liels. Jā, jā, nu tad es tur lēnā gaitā aizbūvinos, nu labi, tur paķeru. Bet man tagad ir gan psiholoģiski nepatīk tajā tumsā, tur vēl vēlā rudenī vispār tur augsts ārā slēpš un tur tumsā tu tur kaut ko mīcies un daries. Bet, nu... Sāksim ar to, ka Rīgā tādu tumsu atrast ir ļoti grūti. Nu labi, jā, tur ir krasts malā otrā pusē, un tur viss ir izgaismots. Es pat Daugavu, tur, kur es to Zandats ķeru, tur viss riņķī vienīgas gaismas. Jā, nu tad, nu labi, jā, tad ir savā. Tāpēc vienīgā, man liekas, man vistumšākā vieta, tas ir, nezinu, pāris simts metri pirms pašām garāžām, kur ir aiz mola, uzreiz tur vienkārši garāžas, un tad ir koki priekšā, un tā tur tās gaismas nomas, ka tāds ļoti īsts posms ar lielu tumsu. Un atkal vēl maziņš noslēpums visiem. Vasarā Zandats vislabāk ķerās tur, kur ir daudz gaismas. Labi, šito es pat nebiju aizdomājis. Ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Zandatam ir daudz gaismu. Kur ir daudz gaismas, tur ir daudz mazās zivis. Kur ir daudz mazās zivis, tur nāk Zandats. Bija man te viens paziņa nesen, kas internetā arī prasīja, kā man tur, viņš vakarā man bija redzējis, kas iebrauc sopēt, viņš prasa, kā man tur ķerās, tad mēs tur sākām pļāpāt. Tad viņš atsūtīja bildi, viņam ap laivu LED gaismas salikts visriņķī, kas spiež nevis uz sāniem, bet uz leju. Un tā LED gaisma piesaista ļoti daudz mazās zivis. Un, kad daudz mazās zivis, tur nāk arī Zandats. Tas, ka viņš nevar varbūt viņas noķert, tas ir cits tāds, bet Zandats, gaisma, mazās zivis, tas viss ir kopā. Nav gaismas, nav Zandata. Es Rīgā ļoti daudzas vietas pamēģinājis atradis, kur Zandatam vajadzētu parādīties. Teiksim, ar tumsu iestāšanos tā gan vasara, gan vēls rudens. Man liekas, viņam tur ir jābūt, bet viņa tur nav, jo tur praktiski nav gaismas. Labi, gaismu liekam aiz auss. Pa mānekļu izmēriem, Zandart, ko tu liec, kāpēc un kā, jo es reiz pateikšu no sava, tā, ko es tur pagājušo gadu uz laivu paskatījos. Man vislabākais māneklis, kas man strādāja, viennozīmīgi vislabāk bija 4,5 colu fraps zaļā krāsā ar parastu asti, kuru, teiksim, mēs arī ar Gati Ensonu bijām vienreiz iebraukuši iekšā. Viņš ķēra 7 colām, es ķēru 4,5 colām. Sekotājs teikt, ka mums bija vienāds skaits. Cita lieta bija, mēs Baltasarā, kur aizgājām uz līdekām. Līdeks tur pilnībā ignorēja manējos mānekļus, tur ko līdz uzlika kaut kādu normālu kotlietu, viņi uzreiz paņēma. Bet tu, teiksim, Zandartu, arī man to pašu gumiju ir paņēma arī vienu kārtīgu trofeju, bet es viņu pats vainīgs tur, nedabūju ārā. Bet jā, un tas man bija bišķiņ tāds atklājums, kad tos, kas noreaģē uz mānekli, principā nav vispār nekāda starpība. Vismaz man tāds tas iespējas bija. Mans viedoklis atkarībā uz mānekļa izmēru. Maziņš māneklis, sākot ar 3,5 centimetri, lāc kopā visu zivi, Zandatu. Jā. Sākot no konkrēta zemmēra, pat asarīši tur pieķersies, ķerot Zandatu rāpās, kad arī asari piezvejā. Tāpat laikā diezgan smuki eksemplāri priekš klasikas 60 plus, jā, uz 3,5 colām, lēc virsū, tā, kad viss kārtībā. Ja izmanto lielākus mānekļus, tad ir tā, kad atkarībā jautājums ir, kodam makšķerniekam gribās ķert visu pēc kārtas vai ķert, kā saka, ēdamās zivis. Es uz rudenes pusi arī vasar, teiksim tā, labi, jāsāk no otra gala. Vasara sākumā es tomēr sāku ar mazākiem mānekļiem. Gribās pabaudīt procesu. Pa ziemu ir aizmirsies, cik tev kāds visu laiku tīnkšķina pa kārtu. Un pēc tam pamazām vasarai ejot priekš, nākot rudenim, mānekļu izmērs lēnām pieaug. Jo apnīk tie maziņie, gribās tos lielos. Jā. Un lielais Zandats tomēr biežāk izvēlēsies lielu mānekli, kam uzbrukt. Jā, varbūt, jā. Tas ir tāds mans novērojums, kad arī pagājušajā gadā, pirms jaunā gada, kad nāca virsū jau ziema pilnīgi, pēdējās laikam 2 copas reizes bija tādas, kad gumija ar vien lielāk, copas paliek ar vien retākas uz tām lielajām gumijām, bet kam mauc, tam mauc lielais. Tāpat laikā, ja kolēģis blakus strādā, teiksim, es strādāju tur kaut kādām
pussolām, 7 un pat 8. Kolēģis blakus strādā līdz 5. Viņam cops ir vairāk, bet viņam tas izmērs zivju mazāks. Viņš nekādi nevar tikt pie tā lielākā zandata. Man atkal uz tām lielākām gumijām tie maziņie kaut kur pazūd. Gadās jau arī, ka mazais zandatiņš iešauja lielo, jo tie, kas ir ķēruši zandatis, ir sevišķi dropšutā, kad ķerjā. Pašam ir pieredze, tā ka viņš ēd mazais zandats. Viņš arī 9 colus liek tur iekšā pavisam. Un tajā brīdī tu aizdomājies, ja viņš ēdot liek mazais 9 colus iekšā, pēc kam man strādāt ar to mazo 5-solīgo māneklīti? Nu jā, loģiski. Tāds mans tīri novērojums. Līdekām arī esmu pārliecinājies, ka pat tie, kas velcē, es esmu pamēģinājis dzīvē velcēt arī Big Bite. Un rezultāti bija pārsteidzoši. Ķerās tiešām liels metrini, ja tu velcēji Big Bite, kaut to pašu gūpiju vai kādu cūku vai vienalga kaut kādu mega lielus woblerus, tiešām ķerās metrīgas līdeks. Pagājuši gadu dabūju atkārtoto PB, 1,10 m, velcējot. Lielu mānekli. Tāpat laikā pēzeru tev klīst tie, kas tur velcē tos mazos mikro woblerīšus. Viņam pieķerās līdeciņš, viņš priecājās tur 50-60 cm vai pat zemmēri. Ja tu velcē lielu, tev ķerās liels līdeks. Jā, šis jau ir, es zinu, ka Īrijā un daudz kur citur tas ir ļoti populāri, kad viņi principā nemētā vispār Big Bite, bet viņi mauc velcē un to pašu Big Bite, ko šodien tauta mētā, viņi tur mauc uz velci un ļoti labi mauc. Jo velcējot arī, es zinu tādu maz nianses. Es nezinu, kā tā velcēšana darbojās lielā dziļumā, jo ir ļoti daudz čaļi, kas, arī skatos, kas pasaulē notiek YouTube, kas velcē lielā dziļumā. Es nezinu, vai lielā dziļumā līdeka reaģē uz motoru, kas pārbrauc pāri. Ja velcē par ļoti sekliem ūdeņiem, tas pats ķīšezars, jugla, līdeka guļ mierīgi savā 1-2 metru dziļumā, un tikko tu pārbrauc pāri motoru, viņa norēģē, viņa izkustās, tu viņa tā kā var teikt izbiedē, un tu paiet mirklis, viņai kaut kas pāri galvai liels pārpaldi. Viņai virsū. Un to man ir apstiprinājuši tādi ļoti spēcīgi velcētāji. Arī manā galā ir ne tikai tavā velcētājā, kas tieši to arī apstiprina, kad seklā ūdenī zivs reaģē uz to motoru. Es pieņemu, ka tie, kas pasaulē velcē pa lieliem dziļumiem, tāda pelāģiskā copa jau gan drīz vien sanāk, tikai tu ķer nevis to, ko tu redzi, bet tu ķer to, kam tur vajadzētu būt. Ja mēs apzināmies, ka tur tajā pusūdenī tās zivis ir, tu vari visu dienu mētāt tur, bet tu vari visu dienu braukāt pāri. Protams, bet tas, kas man ir tāda pašam tāda mistika, mēs pārslēdzāmies uz līdeku, bet labi vien ir, mēs jau tur zandartu bišķiņu jau izķidājām, bet paldies Dievam, tikai pavisam bišķiņu. Jā, bet ķīsī kantis, kur ir apkārt lielie dziļumi, kur arī es ļoti daudz dzīvoju, ķeru un tā. Un ir kants no kaut kādiem tur 11, kur uziet uz 3,5-3 metriem. Tu esi tur ķērs ar Big Bite? Vienkārši ezeru vidū pa kantīm. Un šitais ir tas, ko es, godīgi sakot, īsti nesaprotu, bet es esmu mēģinājis visu kaut ko, un man ir čomi mēģinājuši džigot un visu kaut ko tur darīt pa tām kantīm, un no retiem gadījumiem kaut ko izdodas arī noķert. Bet tad, kad es tur sēžu uz dzīvo, man principā, kad jau sākās, kad es tur sāku braukt, es sāku parasti jūlijas pats sākumu, tā kā sēdēt uz tām kantīm. Principā ir tā, ka gandrīz katru reizi ir līdeks ņēmiens. Labi, pārsvarā man viņš tur visu nokurš nost, jo es nelieku pavadus, bet viņas tur ir. Un arī tas izmērs tur ir parasti tāds, no 3 plus 3 kilo uz augšu. Es teikšu, tās tā standarta jūrnietis. Tāpat parasti, cik es zinu, ķera dzīvo vakaros, vai ne? Es sāku 5, tad līdz saulrietai, Un ir tā, ka, pa līdekām runājot, es līdeks vispār ķeru tikai saklūdenī. Pagaidām. Es zinu, ka viņas arī var ķert Big Bite lielos dziļumos, kā tu saki, pa kantiem. Viņas jau varētu ķert visu kaut kur, bet es viņas ķeru pamatā saklā ūdenī, kur apakšā man ir zāles. Līdeki ir tāda zvērs, kas pa nakti guļ
parasti lielajās bedrēs, kaut kur pelāģiski, nepelāģiski, bet viņas ir bedrēs. Un pa dienu viņas ir tajā seklumos. Vismaz ļoti liela daļa, ne visas, bet ļoti liela daļa. Un ir kaut kādā brīdī vienkārši tā migrācija notiek, ka viņi pārvietojās no zālēm uz dziļumu un otrādāk. Loģiski, ka vakarā viņi pārvietojās uz dziļumu. Es nezinu, cikos tā migrācija sākās. Man sajūta, ka ar kaut kādiem pirmajiem saules, kad saule sāk lēnām sēsties, tad kaut kādas pirmās līdeks iet uz tām bedrēm. Jo es braucu, teiksim, uz Juglu, ķert līdeks ar Big Bad. Es pavadu tur visu dienu. No agri rīta pilnīgi pat līdz tumsiņai. Un ļoti bieži tā, ka ir tas vakara cēliens, tie 4, 5, jā. Tad tas pirmais vakar cēliens, ka baigi bum, bum, bum. Tev pirms tam ilgi dik nekas nav bijis. Jā. Un tad tāds īsts brīdis, kad ir bum, bum, bum. Es pieņemu vienkārši, ka vakarā tā līdeka sāk kustēties. Un ja tev tur kaut kur māneklis peld, viņi varbūt arī vēl pabarojās uzēd pirms aiziet uz bedri. Viņi noēdās. Un tad ir pirms pašas tumsas vēl viens tāds gājiens, kad es uzskatu, ka iet paši lielākās projām no zālēm, tad tieši tāpatām viņas pa ceļam, ja tev būs kaut kas tur peldēs viņai, viņi vienkārši viņas ēdīs. Tāpēc arī es pieņemu, ka tavā gadījumā tu sēdi uz tās kāns, un tur vienkārši ir tas ceļš, pa kur viņi migrē. Un tu esi atradis to pareizo vietu, to lēzno kanti, jo viņām nepatīk tā, ka tur ir krauja taisna. Viņām patīk lēznāks kants. Un ja tas pareizais ceļš, tad tāpēc arī viņi strāpās. Teiksim, es pa kantiem neķeru, jo uz kantiem tās zivis ir salīdzinoši maz. Daugavā man uz kantiem, man liekas, es varētu noķert daudz vairāk nekā Ķīšezerā. Es domāju, ka noteikti, jā. Es kaut kad arī tai tēmai pievērsīšos, vienkārši, tā ir atkal pilnīgi, kā saka, cita opera. Daugavas līdeka, tur, nezinu, Ķīšezera, Juglas un vispārējās līdekas, kur viņas ķert, kā viņas meklē, tas ir arī jāmācās. Man ir ļoti daudz garāžās forši kaimiņi, kas padalās ar informāciju. Mēs apspriežam, kurš ir bijis, ko ir darījis, ko jaunu atklājis. Un tad arī pagājušā gada tādas, kā saka, tēmas bija, kad ļoti daudz pavasarī līdeks stāv kaut Daugavā uz kantiem, kaut kādos ar uz 5-metrīgiem, kaut kādiem 6-metrīgiem plauktiem, tādas dziļās līdeks. Un tā skaitā tās lielās tās mammas. Bet tas arī jāmācās, jo kā kaimiņš teica, viņas jau ļoti grūti ieraudzīt ehlotē. Ja tev nav laivas, tad... Jā, tur ir akmeņi, tur ir visādi koki, viss kaut kas uz tām kantīm, aiz kā tās zivis slēpjās. Bet viņas tur ir. Bet ķert viņas ir daudz grūtāk, vieglāk tiešām ir iebraukt Ķīšezerā kaut kādā, kur apakšā tev viss caur zāles, saklās zāļu plāto un tur viņas vienkārši masēt. Tas ir standarts arī, aizbraucot uz kaut kādu tajās pašās sacensībās uz kaut kādu ūdeni, kur tu tur neesi bijis, tad tāpatās klasika būs. Gar zāļu malām, pa zālēm. Zāles un varbūt, pieņemsim Usmēlē, es zinu, ka pagājušajā gadā izcils starts bija džekiem, kur vienkārši ezeru vidū ir zāļains 2-metrīgs sēklis, un viņi vienkārši masēja visu dienu, un tur arī uztaisīja visu rezultātu, bez nekādām tur tehnikām un visu ko. Tieši tā, visas zivis, plēsoņas, ķert seklumos, asari, zandatu, līdeku. Tas pats zandats, seklums. Viņš kā sākās, pieņemsim no tā 1. jūnija, kad viņi drīkst ķert, līdz aizsalst ledus, viņi var ķert metrīgā dziļumā. Šitais ir tas, ko es arī novēroju. Mums parasti braucu mājās no Ķīsīša. Tad, kad es vēl tur pagājušajā gadā vispār dzīvoju, bija, man liekas, 2 vai 3 reizes. Bet tagad es braucu mājās no Ķīšezera, Sarkandaugavā, tur tāds stūrīts viens, tu viņu noteikti zini. Droši vien. Jā. Tad tur bija tā, kad piebrauc, vai to pašu pludiņu tur iemet pie pašām lēpītēm. Tur 1,5 metrs, varbūt pat nav metrs. Iemet tas pludiņš, momentāli pazūd. Tad tu vienkārši cērt uzreiz, tāpēc, kad viņš savādāk tur ierauc iekšā zālēs. Un citreiz ir bijis tā, ka tu pilnīgi visu vakarā, visu dienas rezultātu uztais pēdējā pusstundiņā, tā kā viņš tur ir pienācis klāt. Un es domāju, ka tad ar wobleri viņus tur ķert var vispār easy. Tā, kad... Vajag eksperimentēt. Daudziem liekas arī, ka ar wobleri vienmēr noķers. Ir tā, ka zandats ir izvēlīgs. Es nezinu, wobleri, es arī pēc ziemas, es esmu ziemā copējis ar eholotu. Jā. Es pieņemu, ka daudz wobleri zandatam var nepatikt, jo viņi pārāk skaļi.
Ziemā ir tieši tāpat tie, kas ķer no ledus. Ja āliņģī, piemēram, ka zandats nav mega aktīvs, ielaidīs kaut kādu graboni, kam iekšā tās bumbiņas, kas tiešām grab, jā. Tu, teiksim, ehlotē redzi, ka tur zandats ziemā ir, tu iemet to savu graboni, tu vienreiz uzrauji, un viss zandats pazūd. Viņam nepatīk tā grabēšana, tāpat laikā tu ielaidi kaut kādu kluso vibu, kam nav nekādas izteiktas grabēšanas, teiksim, tie paši vecie labie mēdnesi, jā. Viņš ir mega kluss. Viņam vibrācija ir, bet pats viņš negrib, varbūt āķiem tie riņķīši tur nogrib. Tādu tu uzraust un zandats atgriežas, viņš reaģē. Un es pieņemu, ka es arī vasarā ir tie eksperimenti, ka, teiksim, daivā ir divatā, jā, viens ķera wobleriem, otrs ķera gumijām. Ir dienas, kad woblers ir numur 1, ir dienas, kad gumijas ir numur 1 un uz wobleru vispār neko nevar paņemt. Ir atkal tās dienas, kad woblers ir tas, kas paņems tās superkaprīzās zivis. Jā. Viņš spēja izkustināt, tur, protams, jāmācās daudz, kā tos woblerus animēt uz to zandatu. Nav tā, ka tu tur vari agresīvi raustīt un tad tu ķersies. Ja piemeklēs pareizo wobleru vadīšanas tehniku, tad viņš bieži vien, kā saka, izkustina tos grūtos zandatus. Tas arī pārbaudījies entās reizes, kad nomētā gumiju. Jā, tur nekā nav, nomētā čalis arī ar ejošo pareizo wobleru, tur nekā nav, un tad es uzlieku to savu ejošo wobleru un novadu tā, kā man liekas, ka viņš jāved. Jā. Un tad 1, 2 zandatiņi, varbūt 3, pieķerās. Bet arī tas ir, ne kurš katrs woblers, ne kura katra gumija, strādās. Jā, protams, tur ir skaidrs, ka ir. Jā, tā ir tā teorija, bet praksa ir tur. Praksē ir vajadzīgs ļoti daudz laika, vienkārši ļoti daudz laika pavadīt uz ūdens, kad ir tās reizes, kad tu aizbrauc un neko nenoķer, jo tu visu vakaru eksperimentē. Man arī bijis tā, ka es topēju vietās, kur tas zandats ļoti daudz, kur varētu, teiksim, ar pareizo mānekli, vai dažiem pareiziem ķert katrā metienā. Jā. Bet es to nedaru. Es lādēju iekšā visu kaut ko citu. Es gribu atrast, uz ko vēl viņš ķersies. Mums pagājušajā gadā bija tā, ka ar vienu šomu iebraucām turpat Daugavā pie sevis. Plāns bija vakarā cits, bet pa ceļam tā iebrauksim tur pastīties. Tev tur jau kaut kad vēl gadu iepriekš bija ķēries. Jā. Iebraucām. Zandatu redzēju, nostājāmies, pirmajos metienos man viņš uzreiz pareizā woblerā atsaucās. Kolēģis tikmēr mēģināja visu kaut ko citu. Jā. Viņam kastē sāk beigties wobleri, es viņam iedodu vēl savus 2 kastes. Viņš viņus pārlasa. Varbūt 1 vai 2 topus viņš dabūja. Jā. Tad es beigās viņam iedodu to pareizo wobleru, viņš uz viņu sāk ķert zivis. Un es sāku pārlasīt kastes, tā kā es redzu. Es arī, protams, ka to visu darīšu bišķi savādāk. Es atradu 3 woblerus, uz kuriem kaut ko varēja noķert, bet ne tuvu tam, ko spēja tas viens īpašais woblers. Kas wobler? Timons. Bet dziļais parastais timons, pareizajā varbūt krāsojumā, es nezinu, jo bija arī citi timoni, bet uz to vienu konkrēto ķērās tā, ka vienkārši wow. Bet tas ar to vienmērīgo tīšanu, ja ar kaut kādu animāciju? Vienmērīgu tīšanu, ja? Animācijas parasti ir tādas, ka tu vari iedot tādu vieglu pauzīt, un sanāk pauzīt to, kā tu vari padot bišķi uz atpakaļ, tu lēni vienmērīgi tini, padot kādu bišķi uz atpakaļ, un tā viegli nevis uzrauj, bet tā pavelc. Jā. Tā ir vienīga animācija, ko es izpildu ar wobleri. Jautājums ir, cik ātri tu viņu velc, cik rasni tev ir aukla, cik dziļi tu viņu velc. Tās ir atkal nianses. Jā, šis ir interesanti. Bet dienas vidū, teiksim, labi, pēcpusdienā 3, 4, ka saule vēl ir riktīgi augšā, ka riktīgi cepina, gar zāļu malām zandati diezgan bieži labi atsaucās arī uz konkrētu astartviču. Jā, to es esmu, bet man gan nav mēri trāpījušies, bet zemēr gan tik daudz. Arī mēri tieši tāpatām, jo ir kaut kāds tas dienas brīdis, varbūt tādi 2 vai 3 tie pa dienu iznācieni, ka viņš nāk ārā pa dienu pie zālēm ēst, un tad viņam patīk tas agresīvais. Jā. Tas ir tieši vasarā. Rudenī tur atkal ir savas nianses, rudenī tur vispār neko agresīvu ātru nedrīkst, tur vajag visu mirstošu un... Jā, mirstošie dropshoti, mirstošās vienmērīgās tīšanas. Viss, ko tu vari darīt, jebkuru tehniku, to vajag darīt maksimāli lēni. Jā. Bet es šito nevaru izturēt. Nenormāli kaitina.
Zini kā, es droši vien, ja es ar tevi iebrauktu sopēt un redzētu, ka tu tiešām ķer, un tad droši vien man vairāk sāk kaitināt tas, kad nevis tā stūbā vienmērīgā tīšana un tā mirstošā spēle, bet man sākt vairāk kaitināt tas, ka tu ķer un es neķeru. Un tad droši vien, kad es arī sāktu kaut ko darīt savādāk. Es šitā man ir bijis ar čomiem, ar ko es cik pa laikam paņemu kādu laivā svešu cilvēku, ar ko es neesmu bijis. Man ir tāda doma, davai, es zinu, ka tev tur no krasta mēdz ķerties citās tehnikās. Es saku, davai, tu man apķeri kaut kā savādāk. Jā. Un tad es mošu dzīvē kaut ko pamainīšu. Kamēr mani kāds nav apķēris klasikā, citādi, teiksim, uz raustīšanu, šūpināšanu vai kaut ko tādu, es negribu pat neko mainīt, jo man ķerās. Es varu tā pastāstīt. Pagājušajā gadā es kaut kur pār 1000 zandatiem izvilku. Jā, tas ir labs cipars. No tiem savi 600, 700 točni bija mērā. Jā. Točni. Es šogad esmu sācis pievērsties statistikai. Es savus lomus visu atrakstīšu dienas grāmatā. Jā. Lašs taimings, kas te būs tagad, pēc tam būs līdeks, un tad arī es atrakstīšu zandats. Man nebūs tur zandats 3, 3, 3, 2, es viņus neuzskaitīšu tā. Bet skaita ziņā es atrakstīšu zemmēri, mēri, un vienkārši pašam sāk palikt interesanti, jo ar katru gadu sāk ķerties arvien labāk un labāk. Pieredze tev aug, saprašana un viss. Tad gribās točni zināt gada beigās, cik es tas lielās līdeks atķēris, cik lašs taimings, zandats. Tagad ir 16. janvārs, cik laši taimiņi ir? Laikam 3 laši un 3 taimiņi. Tas esmu bijis tikai 3 reizes. Labi, bet zinot ārā, kādi bija apstākļi, protams. Tad arī tas ir apsveicams lomas, kad aizbrauc minus 17 grādos, kad tu vispār no rīta, kad tu pieeji pie upes, tu redzi tos blāķus, kas tur peld, jā. Tur vējš ir tāds un upe kūp. Tas nav tops laiks. Tu jau no rīta saproti, ka man jāsēž mašīnā vispār. Jā. Lai puikas mocās. Bet mēs tā kā nepadevāmies, un vakarā es noķēru savu vienu taimiņu. Un man vēl bija pat 2 stops, par ko es biju vispār tik patīkami pārsteigts, kad arī tādā laikā tas pats lass, labi, tie bija taimiņi, bet stops varēja būt arī no lašiem, ka viņus var pierunāt. Jo, teiksim, tu droši vien zini, lasim taimiņam, sevišķi lasim patīk vienmērīgs laiks, stabils laiks. Jā. Ja ir mīnusi lieli, viņiem jābūt stabiliem, nevis tā kā mēs bijām pirmo reizi 2. janvārī. Tā bija 1. vai 2. Es teikšu, ka 1. janvārī no rīta palika augsts, pamazām sāk krist temperatūra. 2. datumā bija tas jau 17 grādi. Tur, es domāju, viņam tas spiediens lejā tur viss arī pateica, ka nav labi, virs galvas sāk iet tur tādi. Un, ja arī tādā laikā var noķert, tad es uzskatu, ka man sezonas sākums ir vairāk nekā izdevies. Mēs bijām pagājušā nedēļa otrdien. Uz 3 mums bija 6 zivis, vēl kaut kādas tops. Man bija lielākais gandarījums par to, ka es no rīta cēlienā līdz pusdienas laikam sapratu, kā tās zivis stāv, kur viņas stāv, kā viņas ķert. Pateicu čaļiem, čaļi to sāk piekopt. Arī viņiem bija rezultāts. Man bija tāds gandarījums. Man vairs neķerās, nekas esmu rekur kolēģiem ķerās. Jā. Kad tu zini, ka tu jau sāc domāt pareizajā virzienā, ka tu saproti, ko tu dari. Kas bija tas pareizais virziens? Pati ledus mala. Vienkārši pati ledus mala. Auklis strīķējās gar ledu, tev jau tur sen jau vajag normāli džeki izvilkt ārā, jo tas tā kā aukli bojā. Bet tu strīķēji gar pašu ledus malu un tu viss zivs arī stāv. Tu izmētā visu upes vidu. Man liekas, viena zivs mums tikai bija no upes vidus. Jā. Vispārējās zivs stāv vienkārši gar ledus malu. Jo arī bija tas lielais augstums pirms tam, gāja vižņi. Zivīm lasiem vižņi nepatīk troksnis, ja sevišķi, ja tev vižņi iet pa labo krastu, stāvēs kreisajā krastā, viņš piespiedies pie ledus malas, kur vēl bišķiņ gaismiņi spīd. Tā bija tās dienas atslēdziņa. Un kas tur voblers, šūpiņš? Kā tev vispār ir, ja tu ej uz tiem lašiem taimiņiem, kā mēs veiksmīgi nomainījām tēmas? Jā, mēs pa visiem, kā tu teici, pa makšķerēšanu parunāsim pa makšķerēšanu. Un kā tev ir, tu aizēji pie upes, ko tu attaisi vaļā kasti, ko skaties, ko tu liksi? Jautājums ir, nepareizi formulēts. Pirmkārt, atkarībā uz kādu zivis es aizbraucu. Tas ir vai taimiņš vai lass. Vai taimiņš vai lass. Un tad ir nākamā lieta, vai tas ir ziemas mēnesis, vai tas ir pavasara siltais mēnesis. Ziemā es viennozīmīgi došu priekšroku woblerim. Tā, kad es varu aizbraukt uz upes, vispār nevienu šūpiņu var nepaņemt līdzi. Mēs bijām vakar, jā?
pirmdiena. Jā. Vakar mēs bijām mazajā upē, neviena šūpiņa man pat līdzi nebija. Jo es saprotu, ka es zināju apstākļus, kādos būs jāķer. Tur bija individuāli upītē atlasīti wobleri. Braucot, piemēram, uz Salacu, atkal tas arsenāls, ko es ņemu līdzi, ir pilnīgi savādāks. Vienmēr kastē uz Salacu braucot ir tā, ka ziemā vienmēr ir kāds šūpiņš līdzi. Ja Jā. vai, teiksim, varbūt tieši kaut kāds ritīgi liels, ritīgi smags, kas tas bija 2. janvārī, kas nostrādāja. Abas copas un viena zivs bija uz vislielāko, smagāko šūpiņu, kas man bija. Okay. Pārējā laikā es ziemas lasim, viennozīmīgi būs tikai wobblers pavasarī. Es pavasarī varētu atstāt visu wobblers mājās, paņemt kastīti ar 5-10 šūpiņiem, droši vien 10, ja noraujās vai kaut kas tam līdzīgs, vai, teiksim, kāpēc arī 10, tāpēc, ka svari. Tur 10, 12, 14, vajag dažādas svaras dažādās vietās. Tad pavasarī es varētu iztikt vispār bez wobbleriem. Jo es zinu, ka tie laši stāv tur upes vidū, viņi stāv tur tajā krācē, vai visbiežākais pavasarī ķera pa krācēm, un tad tur vislabākais ir šūpiņš. Es viņu varu aizmest, es viņu varu noturēt, un viss. Okay. Tāpēc nav tā, ka numur 1 būs šitas. Un arī pats saprotu, pie upes, kā izvēlēties, ko likt visu. Tu paskaties uz ūdeni un saproti, tur vajag šitādu wobbleri. Vai timoniņu, vai kaut kādu varbūt super saklo, vai kaut kādu super dziļo. Cilvēks jau normāls stopmans pēc tā orientējās. Nevis tā, ka man patīk šitas, un tad es viņu tur mētāšu. Jā. Kaut arī, pieņemsim, tu uzliec timonu parasto, jā, kur apakšā ir 2,5 metri. Kur tas lasis neķerās? Vai ne? Tā tiek piemeklēti mānekļi. Bet favorītos, pavasarī šūpiņš, ziemā wobblers. Okay. Kādi varbūt modeļus var izcelt tam pašam šūpam un wobblerim? Kas ir tas tavs tāds topiņš, kurš tev, teiksim... Šūpiņu viennozīmīgi tiemko, pamēģināju, uzķēros uz reklāmas. Jā. Jā, maksā dārgi, bet zīvis ķerās, lido lieliski, spēlē uzreiz, ne tā kā kaut kādas kopijas. Jā. To mēs arī iepriekšējā podkāstā izcēlām. Tas arī priekš manis bija nenormāls tāds atklājums, kad it kā, šūpiņš. Jā, bleķis kā bleķis, bet viņš... Bet viņi tur ir kaut ko izkoduši tādu, kad... Viņš sāk darboties uzreiz, kad viņš iekrīt ūdenī. Tu tikko savāc lieku auklu, viņš darbojās kaut kādu akaru, vēl vajag uzraut, viņu vajag, kā saka, iedarbināt, tāpat kā tie, kas ķer ar rotiņiem, kaut vai ir līdeks asars. Viņi zina, kad arī daudz rotiņas, kad iemet, vajag uzraut, lai viņš sāk vispār rotēties. Jā. Un tas man šūpiņos arī nepatīk, ja viņu vajag vēl iedarbināt. Jā. Tāds tiemko, viņš ķer zivis uz viņiem ķerās, un viss ir baigi forši. Jā, tas arī kā viņš lido. Tas ir, lidošanas īpašības pasakainas. Numur 2 no šūpiņiem droši vien tas pats Western Grade Heron. Jā. Bet tur ir tikai viens vienīgs modelis, 18 grami, melnbalts, sarkans vēders, pavasaris krāts. Jā. Tas ir numur 2 konkrētiem apstākļiem. No wobbleriem man visi patīk. Man ir tā, ka es nevaru pateikt, kurš mans mīļākais wobbleris var būt Vivingra, jo tas ir tagad ziema, kad Vivingru, sevišķi Salacā, viņi strādā. Viņa nepatīk tas viņas lidojuma attālums. Tagad jau tie metieni tādi. Tagad 5 metri. Tur tā pamet, jā. Citādi arī, timoni patīk, tiemko patīk. No pagājušā gada baigi daudz sāka tiem visiem tiemko un visiem tiem čerību ladiem ķert. Patīk, jo viņi baigi labi lido. Rogas patīk. Man vispār, teiksim, kad ūdens ir brīvs, tu vari aizmest tur, kur tu gribi. Tad jau es vismaz izvēlos ļoti labus, dārgus wobblers, jo parasti viņi lido daudz labāk nekā kaut kādu pakaļdarinājumu. Bet favorīts starp wobbleriem tā, ka vienīgais, toču nav. Es droši vien arī atkal varētu ielikt tomēr timonu, jo uz viņu arī zandari ķerās. Tad ir vērts viņus vienkārši pārkrāmēt no vienas kastītes otrā. Bet tā man arī ir, jā. Kad vasarā iekrāmē
zandata kastītē un ziemā iekrāmē lašu kastītē. Nu, jā, super. Ja tu esi atradis to pareizo krāsu, kas patīk gan lasim, gan taimiņam, gan zandatam, Tad ir win-win. vien, jā. Tad ir vienkārši uz veikala 3-4 tādi un viss notiek. Un tad ir tā, ka tu aizies uz veikalu un tavs konkrētais modelis vairs netiek ražots, viņš ir beidzies, viņš ir izpārdots, un tad sākās viss no jauna. Man tā pagājušajā gadā to saskāros, kad pēc nosaukuma krāsojums ir tas pats, bet dzīvē viņš izskatās savādāk. Man bija tā, ka uz zandatiem es biju atradis to pareizo krāsojumu, kur man tiešām pasaka, kā viņi ķērās. Viņš man beidzās, kaut kur viņu norāvu, un, kad es gribēju nopirkt jaunu, tieši tādu vairs dabūt nevar, jo ir parādījusies jauna patija, un krāsojums bišķi atšķirās. Jā. Un tas bišķi zandatam vairs nav. Tu krāsai tici? Ir kaut kāda nozīme krāsai. Kaut kāda. Teiksim tā, uz zandatu jā, uz lasu atšķirīgi. Okay. Zandatam ir, ka tu vari 3 timonus paņem, 5, 10. Visi vien, teiksim, floateri, visi vienādi. Jā. Ķersies uz vienu. Rekā? Uz pāriem kaut ko noķert var, pasakaini ķersies uz to vienu pareizo. Rudenī, kad ķer uz gumijām, uz to raunamērku, tur ir tieši tas pats. Tu vari pārlādēt, teiksim, arī paņemt kaut kādu K-Touch Fat lielo, 6, 8, 6, 9 vai 5, 8, 5, 9 tos izmērus. Tev kastē tur ir, nezinu, pieņemsim 20 krāsas, ķersies uz 3, 4. Sevišķi, ja divi tā strādā ar vienu tipu mānekli, un abi divi visu laiku maina krāsu, ļoti ātri izkristalizējās tās krāsas, uz kurām ķerās vislabāk. Ķerās, un tad vienkārši pārslaucās abi. Jā, uz lašveidīgo vienkārši man nav, laikam, es nezinu, pieredze pietrūkst vai kas, jo man nav bijis tā, kad nostrādā krāsu maiņu. Kad tu uzliec tādu pašu voblu. Jā, man liekas, es tā spilgti atmiņā ir iespiedies viens taimiņš, kad arī strādāju ar arī pavasaris timons. Es zinu, ka tur zivīm jābūt. Tur vienmēr gandrīz ir nostrādā nav, uzliec citu timonu, to pašu timonu, tikai citā krāsā, un uzreiz pirmajā metienā paņēma taimiņš. Tad tā bija tāds vienīgais spilgtais piemērs, kas iespiedās atmiņā, krāsai arī kaut kāda nozīme. Citādi es uzskatu, kad ziemā spilgtāku, pavasarī naturālāku. Kaut arī taimiņam ziemā arī labāk tomēr patīk naturālākas krāsas. Zaļa muguriņa, pieņemsim, sudraba vēders, sāns, būs daudz foršāk nekā tur kaut kādas, nezinu, sarkanas pumpas taimiņam. Lasim pa lielam ir vienalga. Tu noliec tikai pie deguna noturi. Jo vakar arī bija tā, kad mēs bijām upē, diena iet uz beigām, aizgājām uz vienai vietai, es zinu, ka tur vienmēr ir zivis. Pieeja klāt, tu paskaties, tur viss tik forši. Tur bija jābūt 4-5 metienu un nav. Un tad 6. vai kurā tur metienā kaut kam es ietriet sānos. Un tad tu saproti, ka tā zivs tur ir, un viņai vienalga kādā krāsā jūs tur mētājat tos mānekļus. Ne jau es viens čometru stāvēju. Un ja viņi nav aktīvas zivs, ja viņi ir, tad viņi parasti uzreiz uzsit vai padzen malā vai taimiņš apēd. Es pat nezinu, kas apakšā bija, bet nenoreaģēja. Tā, kad viņi ir, lasim parasti tā, ka, ja tu esi piegājis, izdarījis pareizi to metienu, 1-2 metieni, ja lasis ir aktīvs, viņam vienalga kāds māneklis, viņš uzreiz mauc. Mana pieredze, protams, Uģis man lekciju nolasītu, bet... bet kāpēc? Bet labi, kāds tev ir inventārs uz tiem pašiem lašiem taimiņiem? Tev ir vairāki kāds, viens kāds? Lielajām upēm garais 2,92 kāds, avits, visiem labi pazīstamais līdz 21 gramam. Mazajām upēm man ir īsais kroiks. Mazajām upēm teici kroks, ja? Jā, bet tas ir, es gribu mainīt, man uz galā viņš neapmierina. Ir ir ļoti viņš tiek galā perfekti ar mazām zivīm, tāpat laikā viņš lieliski tiek galā ar mammām. Tā kā vakarā man trāpījās tāda ritīga sprinta mamma, kas tur pa ledus apakšu. Kāds izdarīja visu, ko vajag, bet gribās kaut ko citu. Un kas ir tas, ko gribās, lai kaut kādu tur spēli labāk sajust? Vai? Jā, man gribās kādu, kam jauda būs tāda pat kā kroksim, bet man gribās ar bišķi sensitīvāku spīdzi. Jo vakar bija tie apstākļi, kad ūdens līmenis bija ļoti zems, straumi ļoti
maiga, lēna. Un daudz obleris tu neredzi, tu vienīgi sajūti vēl, kā viņš knapi tur apakšā kustās. Un tāpēc gribās tādas bišķi sensitīvākas pitas, lai tādos apstākļos, kad ūdens līmenis ir maziņš, tie kaut kādi, nezinu, visādi oblerīši, kam nav aktīvas tās superspēles, lai tu saproti, ka toši viņš spēlē, kad viņš nav tur kaut kur. Jā. Jo tas ir, es vispār uzskatu, ka lašu copēji tev pats svarīgākais ir saprast, ko dara tavs māneklis zem ūdens. Vai viņš iet pa grunti, vai viņš neiet pa grunti, viņš ir iegājis atstraumējis kaut kādu akmens. Ir jāsaprot, ko tas māneklis dara zem ūdens. Ja tu to nesaproti, tad nav rezultātu. Ja tu saproti, tu spēj pamainīt uz vienu vai otru pusi un būs Jā, jo rezultāts. tas ir arī, teiksim, es zinu, neatceros tagad nosaukums, bet arī tam pašu Timona kopijas, ko tur daudz ir akars, un arī Lucky Johnam ir kaut kas stipri līdzīgs. Silver Shiner. Jā, laikam. Neatceros, kurš bija tas, kuru es arī mēģināju, un ir kāds tas pats, tu iemet Timonu, un viss tur smuki tik, kātiņā tu visu to foršu redzi, ja? Tu iemet tur to kopiju, un tad ir tā, ka nekas tur tik nav vairāk, un tu nevari saprast, it kā tu dari to pašu, it kā woblers, pa lielām tāds pats, mēl tādu pat, bet nē, viņš vienkārši nespēlē. Tev ir pašam ar spoli ir bišķiņ jāsāk tīt. Nē, viņiem būtu tā pietiekami liela pretestība. Tev ir, tu nevari viņu vienkārši tā smuki pludināt kā kaut kādu Timonu, kurš pats uz straumes rēķina to spēli iedod. Jā. Tev ir vēl ar spolīti jāpiedod klāt. Un ja tu to nejūti, tad tu tur vienkārši pludini koka korķītes. Jā, tāpēc es izvēlos kvalitatīvus, tiešām oriģinālos woblerus, mānekļus, jo tas, kas viņu izstrādāja, viņš ir ielicis viņā iekšā daudz, lai viņš neveltīgi maksā tik, cik viņi maksā. Protams. Un tāpēc arī labs woblers, labs kāds, un dzīves sāks agri vai vēl ķerties, ja tu sapratīsi, ko tavs māneklis dara zem ūdens. Tas arī svarīgi uz zandatiem, kad nav viena alga, tur iemet un kaut ko vienkārši griez ātri. Pa zandatiem tāds maz atkāpīt. Pagājušajā gadā arī bija ar vienu džeku, mēs iepazināmies kaut kad lašu sezonas sākumā. Un, kad sākās zandata sezona, tad viņš pārslēdzās arī uz zandatiem, arī tos gribēja iemācīties. Un mums bija pāris reizes tā, kad man ķērās, viņam neķērās. Un nianse bija tajā, cik ātri tu tini. Man ir pieredze, es zinu, ka to vajag darīt lēni, izjust, saprast, ka tev tā gumija, teiksim, iet gar pašu grunti vai kaut kur, tajā vajadzīgajā slānī. Čalis vienkārši iemet un vienkārši skrullē. Tad ir tā, man ir 15 zandati, viņam ir 1. Un tāpēc sops, protams, sākās analīze, izanalizē, kāpēc vienam ķērās, otram ne. Nākamā reizē čalis kaut ko pamaina, viņam sāk ķerties. Uz lašiem ir tieši tas pats, ja tie, kas aizbrauc uz upi un vienkārši iemet kaut kur, kaut ko, un pats nesaprot, ko viņš dara, ka pastāst vēl tos video visādi, kur čaļi ziemā iemet un tur vēl sāk skrullēt. Tad slots kāds reizes gadā arī šauj, kaut kāda haļaunā ziltiņa jau trāpīsies. Tas jau... Veiksmes faktoram arī ļoti. Es uzskatu, ka gan zandat, gan jebuz kuru zivi, bez veiksmes tu vispār neko nenoķersi. Nepietiek ar to, ka tu esi iemācījies to visu abeci no galvas. Kāpēc vajadzīga veiksme? Tāpēc, ka tev vajag, lai tu trāpi uz to aktīvo zivi, kas grib tajā brīdī ēst. Protams, jā. Jo tu zini, kā ar panoptiks ir, ka tu redzi, viņš nekustās, viņam ir vienalga lasim vakar tam, ko aizcemerēja, vai taimiņam. Bet tieši tas scenārijs, kad viņš tur ir, bet viņš nereaģē. Tātad es neesmu gana veiksmīgs bijis tajā brīdī, lai tā zivs būtu aktīva. Tā kā veiksmes faktori vajag vienmēr. Un tie, kas tur vienkārši skrullē, arī tiem jau gadās, ka pieķerās kādreiz. Protams, superaktīvās zivs. Jā, jo šis ir tā, uz to pašu laivu, to var ideāli novērot tā, ka tu uzmetīsi pa kādiem 50 zandartiem. Labākajā gadījumā kāds atnāks līdz laivai, bet viņš pat neuzsitīs, viņš nepaņems. Un tajā pašā laikā piebrauc klāt laiva, metrus 5 tālāk, viņš uzmet pa citu zandartu. Viņš uzreiz galā. Un tad tev liekas, ka bļēns, kas tas ir, kāpēc man tā nav?
Un tad Tur ir tas mazais veiksmes faktors. Mazais veiksmes faktoriņš. Nē, nu, viņš īstenībā nav maziņš, viņš diezgan liels ir. Jo arī, nu, tas arī visās sacensībās. Nu, bet, nu, jebkurā gadījumā ir tā, ka tā veiksme arī ir jānopelna. Un vienīgais, man liekas, kā to Copē var izdarīt, ir būt nenormāli daudz ūdenī, lai tu vismaz būtu tev tās vietas, laiki, kad uz to veiksmi vispār var cerēt. Nu, primāri vajadzīga pieredze. Jā. Ļoti liela pieredze, tas ir primāri vajadzīgs. Un tā, ka tev būs tā pieredze, ka tu zināsi, kur meklēt, uz ko, ciklos un tā tālāk, tad nāk palīgā veiksme. Protams, jā. Vai tas zandarts tajā dienā, tajā laikā, tur būs, vai tas lasis būs aktīvs. Jo tās ir dzīve radība. Kas ēd, kas klases neēd, viņš atgaiņā. Tur jāsakrīt visiem faktoriem, lai tu viņu noķertu. Bet primāri es vienmēr esmu uzskatījis, kamēr galvā nebūs, tikmēr nebūs arī rezultāti. Zināšanas ir visu pamatā, un pēc tam nāk palīgā veiksme. Redz. Es domāju, ka uz šitās brīnumainās atziņas mēs šodien arī varam beigt, bet mēs diezgan maz šoreiz aizkārām līdekas, bet labi, varbūt arī nevajag visu sagrūst vienā čupā. Bet jauna epizode, jauns konkurss. Bet pirms tam mums ir jāizlozē nazis, filejas nazis, kurš pilda divas funkcijas vienā, no veikala Outdoor Experts. Tas ir no epizodes ar Lindu Dombrovsku, kad mēs parunājāmies. Un tāpēc starp visiem komentētājiem izlozējam balvu tagad. Jā, kā jau minēju, jauna epizode. Uztaisīsim vēl vienu jaunu konkursiņu. Un, mēs iepriekšējā epizodē, kad filmējām ar Uģi Circeni, Uģis atļāva iegrābties viņa kastē un viņš iedos balvā savu medīgāko taimiņu mānekli. Wobbler tieši. Lašu vispār. Jā, lašveidīgo zivju medīgāko mānekli no pagājušā gada. Un mēs ar Madaru runājām, ka Madars varētu iedot savējo. Ko tu iedos? Big White mānekli. Slaveno 26 cm cūciņu spotted bullhead. Sagrausta, salāpīta, salodēta, bet joprojām zivis ķerās. Jā, tā kā tas būs medīgs māneklis, kurš ar visu to, kad ir atstājis līdeklis, ir atstājuši savējos nospiedumus, es saprotu diezgan, bet es uzskatu tā, ka līdekām laikam ir tiešām arī zandatiem, jo tev sagraustāks māneklis, jo labāk ķerās. Ne tas, ka tev uzreiz ir ticība liela parādījusies, bet viņiem mainās viss tā aerodinamika uzreiz. Jā, viņš paliek tāds brīvāks. Gaļīgāks. Kā tu teici, dropshot māneklis, tu tādu mānekļā. Un te ir tieši tāpatām, jo viņš ir sagraustāks, jo viņš ir brīvāks. Jā, viņam struktūra arī tāda, viss ir, jo jā, es īstenībā arī, labi, mans līdekļu māneklis numur 1 ir Basara, ko es zinu daudz, bet arī ir tā, es viņu maucu līdz, tā, kad vispār tur sāķis vairāk neturās iekšā, un kas manuprāt, arī, dod to rezultātu. Es arī atkāpītēji, man bija zandatiem viens tāds māneklis. Nebija tā, ka es viņam ticēju, bet vienkārši, tā bija pareizā krāsa. Modelis te bija atšķirīgs. Es uzskatu, ka vairāk krāsa, pareizie grami. Arī bija māneklis, uz kuras noķēra pār pa 200 zandatiem. Viņš joprojām vēl turpinātu strādāt, ja vienā brīdī nepatrāpīja tos viens maziņš surikāts, kas man vienkārši asti neatrautu. Jauna pielīmēta aste. Tas vairs nav tas. Un tad arī bīdlis, tad citas beigās pielīmēja asti, un tad es nenocietos iemetu. Ķērājos. Es zināju, ka tur ir ķērāji, es zināju, ka tur ir zandati, ka tur vajag mest kaut ko citu, nevis pašējošāko mānekli, es viņu norāvu un nekas. Nākamais vietā un tāpat turpin ķert. Jā, redz, tā tad varam tikt pie, nevis varam, bet tu vari tikt pie Madara zivīgākā Big Bite mānekļa. Un kas jāizdara komentāros? Komentāros pavisam vienkārši jāuzmin, vai arī tu jau zini, cik ir mans lielākais lasis līdz šim noķertais. Es varu vienīgi pateikt to, ka tas ir noticis 2 gadu atpakaļ mazajā upē. Centimetru vai svars? Centimetru. Es dzīvē neesmu svēris nevienu zivi.
un tāpēc centimetros. Tāpēc centimetri, tā kā provē uzminēt, raksta komentārā un varbūt tiks pie superīga Big Bite mānekļa. Jā. Zivīga Big Bite mānekļa. Nu, ko, paldies tev, ka skaties. Joprojām vari abonēt jauno žurnālu šim gadam. Abonents ir pieejams. Tā kā izdari to, ja tu vēl to neesi izdarījis, tas mums daudz nozīmē. Piesako mūsu YouTube kanālam, lai nepalaid garām jaunās epizodes un visādi citādas jaunas video. Un paldies Madaram, kad pievienojās mums šodienas sarunu. Paldies, Arvi, ka uzaicināji. Un ķeram lielo un tiekamies pie uz ūdeņiem žurnālā, televizorā, bet datorā, telefonā un visu kaut ko citur. Čau! Čau!